Kārtīgi, aiziet! 7, taisnēs, tikai 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, otru kāju, 1, 2, Ir. Pie jums trenēties uz šobu? Principā jau pats nosaukums sendā jātūkojās tieši sitiens. Tas nozīmē, ka tur bez aplinkiem jau tā cīņa ir. Viņi iemācās cīnīties un aizsargāt sevi savus ģimenes locekļus. Tas ir tikai tāda sīka daļiņa varētu, ko mēs noliekam otrā plānā, kautiņš un tam līdzīgi. Galvenais ir, lai iemācītos cilvēks pareizi domāt jau dzīvē, ja viņš risina savas domas pareizi. Jo tā varētu kā treniņos mums iet viss, kā pasniedzās. Ja. Principā var redzēt, man zēni, kas jau pusotru gadu notrenēties, viņi jau domā, ka visam savāk viņi tādi tie paši vienaldi, kad viņi sāka trenēties. Ja. Viņiem viss divas uztver, viņi ies labprātāk palīgā, ja, vai upurēs sevi dēļ tā, bet palīdzēs savam biedram nekā kādreiz varbūt, ja viņš labāk aizliekos lapās un neko nepamanīs. Vai jums vai jūsu audzēkņiem ir kādreiz nācies izmantot šo efektīvi, šo iemācīto? Principā bija tāds gadījums, mēs bijām uz paraugu demonstrējumiem Māsnēnos, ja tur tikko bija atvērusies grupiņa man.
Un tad trikātieši tie mani vecākie gadu bija notrenējušies apmēram, un viņi uzaicināja viņus paradevusiem, bija pēc tam disenīti. Un tur vietēji čaļi sāk savā starpā plēsties. Mūsu trikātieši piegāja klāt un teica, apmēram tā, ka, ko tu kasies, tur nāc varbūt man iesi pamēģini, ja, ko tu tādu varu un mētā uz pārējiem. Un izējām ārā aprunāsimies par to. Tas kā pārpata uztaisīja tur savā sasavu bandu, aiz sevis izgāja ārā, bet viņi saka, klausies, priekš tam rokas paliek, es nevaru mierīgā ceļā to visu pārnēt. Un, principā tādā, ja. Viņi necenšās, viņi zina, ka viņi varētu pieveikt, ja, pierādīt savu varu pār viņiem, bet viņi necenšās to izmantot. Vai jūs pats esat izmainījies kopš tā laika, vispār sākāt nodarboties ar šo? Ļoti, es teiksim, kādreiz bija tāds, principā, psihopāts memsdēliņš, jā. Atklāts, saka, jo man pa katru sīkumu raudāja visādīgi, ja, un varēja psihot ārdīties. Bet tagad es uztveru visu, pilnīgi garām laist, ja visu lieko, kas ir un uztveru vajadzīgi. Bez tādiem ļaunumiem. Kas būtu tas no UŠU, ko jūs uzsvērt kā galveno, kad ieteiktu tieši nodarboties cilvēkiem ar šo, nāk trenēties pie jums, vai šeit pie Kristapa, nevis, piemēram, iet basketbolus trenēties tikai, vai arī vēl kādu citu sportu, bet tieši šo mākslu? Principā piespiest nevar nevienu. Man arī atnāk, sākumā atnāk uz vienu grupiņu 40 cilvēki, ja, un tur uzreiz redzams, ka no viņiem labi, ja puse sanāks, ja, pēc tam, jo tas vienkārši viņi atnāk pamēģināt. Un tad jau mēs redzam, sākumā mēs iztaisām principā bāzes vingrinājumu, tad fiziskais sākam staipīties. Un tad jau var redzēt, kurām tas interesēs, kurām nepaliek. Un tie, kas paliek, jā, uzreiz principā puse jau mēnešu laikā atbiest. Un tie, kas paliek, tad mēs ar tiem tālāk runājam, jā, kādu nozīmi tam visiem tam ir. Sākumā, protams, pirmā tikšanās reizē izstāstīja, kas tas tāds ir, kāda nozīme visam ir. Un tas viss nāk vēlāk tikai ar pāriem, kas paliek. Vai bērni ir apmierināti ar to, ko viņi dara? Es domāju, noteikti viņi citādi nenāk. Viņi tāpatās gaida sacensības, jā, uzģēs, ka par estu notiek un ka varētu pat novest līdz beigās uzdarīt kaut kāds mačs, jā, par to viss jādomā. Kāda pārsvarā ir vecuma grupa, kur ir jūsu audzēkļi? Pamatskolas vecums un apmēram 7. līdz 9. klase visbiežāk. Un ko jūs viņiem novēlētu?